Labdien! Mani sauc Jānis Zaržeckis, esmu plastikas ķirurgs specialitāte, man ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Šodien gribētu pastāstīt nedaudz par slimību, kas sauc stenozējošs ligamentīts, jeb klikšķošs pirksts, kā to saka man pacienti, kas nāk pie manis ar sūdzībām un stāsta par to, kāds no rokas pirkstiem, vai nu tas ir zeltnesis vai viduspirksts vai īkšķis, kustas ar grūtībām, viņi ir grūti saliekt. Un, ja nu izdodas saliekt, tad atkal ir ļoti grūti iztaisnot, un gandrīz ar otru roku ir jāpalīdz. Slimība ir saistīta ar to, ka dēļ cīpslas, vai dēļ pārpūles, vai dēļ cīpslas iekaisuma notiek cīpslas sabiezējums, un zem gradzenveida saitēm, kuras ir izvietotas pie plaukas pamatas, ar kurām iet cīpslas, cīpslā ir apgrūtinātas kustības. Līdz ar to ļoti cieši rokas funkcija. Un ir grūti darīt ikdienišķus darbus un veikt elementāras lietas pat ar to roku. Sevišķi, ja vaina ir īkšķim, jo īkšķis ir viens no galvenajiem rokas pirkstiem. Ja ir šī slimība, var mēģināt dot mieru rokai, jo kādreiz viņi sāsinās pēc lielām pārpūlēšanām, piepūlēm. Var mēģināt lietot nesteroīdus, pretiekaisam preparātus, padzert kādu nedēļu, un ja tas palīdz, tad labi, tad atkal roka ir darbspējīga. Bet ja tas tā nav un slimība ilgstoši nepāriet, ir jāveic neliela ķirurģiska operācija. Un tā salīdzinoši var teikt neliela operācija. No sākuma iedod vietēju anestēziju, nemaz nevajag pacientu midzināt, un iedod vietēju anestēziju, paliek roka notirpus un nejūtīgi. Un tiek atbrīvot cīpslu nedaudz šķelta šī te gradzenveida saita, kas nospiež cīpslu, un cīpslai tiek atjaunotas kustības. Var teikt, ka kustības atjaunojas jau uz operācijas galda. Ja pacients mēģina kustināt, viņam pēc operācijas tiek uzlikts šūs, un pacients redz, ka roku cīpslu brīvi, pirksts brīvi kustās, un vairs neķers, un nav šī te klikšķēšana, un nav arī sāpes. Slimnīcā nav jāuzturas, var droši iet mājās. Pārsēšanas pēc šādas operācijas es iesaku nedarīt. Viņš pārsēs jātur 10 dienas ilgi, un pēc tam var doties pie savu ģimenes ārstu, kas nu tuvumā ir, vai pat māsiņu, var noņemt gan pārsēju, gan šūs. Pilnslodzi rokai var likt 3 nedēļas pēc operācijas, bet kā saka, šīs te simptomi, kas ir sāpes un klikšķēšana un kustību traucējumi, ir novērsti jau uzreiz pēc operācijas. Tā kā var teikt, ka šis stenozējošs ligamentīts nav nekāda sliktā lieta. Labā ziņa ir tā, ka viņu vienā vai otrā veidā var izārstēt.